ilgāku pētījumu un ražošanas eksperimentālo darbu rezultātā mēs nonācām līdz secinājumam, ka praktiski nav funkcionālu un vienlaicīgi vidi organizējošu, inovatīvu, jaunu ārējās vides gaismas objektu. Un šeit ir jūsu priekšā izstāde eksponēti jauni, inovatīvi izstrādājumi, saucās S-lampa, jeb superlampa ar reflektoru, kas ļoti labi apgaismo sienu, dažādus uzrakstus, un kuri novietot perpendikulāri sienai. Interesanti, ka viņi ir domāti ārējai videi, bet vienlaicīgi ir arī iespējams viņus izmantot interjera vidē. Kā redzams, viņiem ir ļoti mazs metāla patēriņš un dominē stikls, kuram vienā gadījumā gala uzklājuma reflektors, vienā gadījumā, otrā gadījumā ir sānu gaismas, tas ir stikla pārklājums ar titānu vai citu metālu. Šajā otrajā gadījumā iespējams arī regulēt, tātad grozot šo gaismas izkliedēt, iespējams gaismu virzīt uz leju, uz sāniem vai uz augšu. Tas tādā veidā var ļoti pozitīvi veidot apgaismojumu. Un šeit otrajā gadījumā redzams, kā cik bagātīgi var viņus dažādos veidos ārējā vidē novietot. Protams, viņus var arī novietot interjerā. Izgudrojuma būtība ir arī speciāli patentēta ārējās vides blīvējuma sistēma, kas ļauj viņam brīvi eksploatēt ārējā vidē un tādā veidā perpendikulāri, nevis kā tradicionāli vertikāli novietot šo izkliedētāju. Tas nozīmē, ka mēs ļoti patērējam maz metāla un dominē stikls. Pie tam stikls var būt arī bezgalīgi liels, katrā ziņā 3 un vairākas reizes lielāks par šo pie šī paša metāla stiprinājuma. Ļoti interesanti. Viņi var uzlikt arī dažādus, ja mēs liekam perpendikulāri sienai. Tas ir šī izgudrojuma inovācija, tāpēc arī viņš arī saucās S-lampa, jeb superlampa. Katrā ziņā viņš ir ļoti interesants, arī var būt titāna pārklājums gan no sāniem, gan no gala. Šeit katrā ziņā ļoti interesants ir tas, ka gaismas ķermenis var tikt izmantots namu numuru apgaismošanai, kuri var būt arī funkcionāli un ļoti labi dizainā veidot, kā jūs redzēsiet vēlāk, bet viņi arī var būt izmantoti ārējā vidē, dārza gaismas ķermeņiem, tātad vides organizācijā. Katrā ziņā arī interesanti ir tas, ka gaismas ķermenis strādā, tātad orientē arī tad, ja viņš nedeg, jo, kā jūs ziniet, gaisma atspīd šajā spoguļa attēlā, kurš, starp citu, ieņem ārējās vides krāsu. Ja viņš ir pie mājas, tad viņš arī tajā mājas tonī ir. Tā kā ļoti jauns, interesants interjera ārējās vides elements. Un šeit var redzēt arī namu numurus, kas ir ļoti funkcionāli, arī zinām veidā novitāte, izgudrojums, ka obligāti jābūt šī bultiņa, ergonomiskā bultiņa, kas norāda numura pieaugumu virzienu, lai cilvēkiem nav jāmaldās, meklējot nākošo māju, kura var būt arī 100 metru tālāk, tātad nav jāmeklē, ir ļoti labi zināms, uz kuru pusi jāiet, un tādā veidā ļoti daudz ietaupa laiku, kas arī būtībā cilvēkam dzīvē ir visgalvenais. Tieši laiks, nevis kaut kur kāda cita vērtība. Un šādā veidā, ja tiktu Latvijas un Eiropas pilsētās pieviet šādi namu numuri ergonomiski atkarībā no attāluma, protams, veidoti dažādi izmēri, un, protams, arī, kā redzams, heraldika, ģerbonītes, kas var veicināt reģionālo lepnumu par šo kvalitatīvo dizaina darbu.
Šeit var redzēt arī, ka viņš ir integrēts kopā ar jau tradicionāli jau ieviešamo namu numuru, tātad vienoto norāžu sistēmu ar un bez apgaismojuma, kas tiek ieviesta Latvijā un kuru jau ir bijuši daudzās starptautiskās izstādēs. Mēs redzam, ka ļoti labi būtu arī šie gaismas ķermeņi, kas bagātinātu jebkuru pilsētu vidi, palīdzētu orientēties. Šādi gaismas ķermeņi var būt ne tikai pie namu numuriem, bet arī pie durvīm, jo, kā jūs ziniet, agrāk Rīgā bija namu numuru apgaismojumi. Tagad visi ir aizmirsuši, jo 30. gados laikam bija augstāka kultūras prasības pret namu. Tagad visi nami numuri Rīgā nemaz nav un citās pilsētās. Mēs domājam, ka šādi namu numuru apgaismošanas gaismas ķermeņi, kas ir ļoti inovatīvi, būs katra saimnieka, katra namu īpašnieka lepnums un vajadzība noteikti, kā viņš atnāk. Un arī, protams, ja ir daudz durvis un pie kādām ir šāds gaismas ķermenis, skaidrs, ka tas ir durvis veramas un tur var būt viņam jāiet un jāorientējās. Katrā ziņā šis izgudrojums, inovācija gaismas tehnikā tapis ilgāka laika periodā, bet ceram, viņš varēs palīdzēt labāk orientēties un veidot mūsu vidi inovatīvāku, patīkamāku. Pie tam viņš, protams, kā jūs redzat, nav dārgs, bet viņa, teiksim, ražošana varētu būt ļoti aktuāla un viņa pieprasījums varētu būt ļoti liels Latvijā un Eiropas Savienībā un visā pasaulē. Paldies par uzmanību!